Спасибо тебе за этот день, спасибо тебе, что ты, Господь, избрал нас, Господь, это великая честь. Ехать и говорить Слово Твое, Господь, Ты благослови ребят, Господь, они сегодня служат. Ты благослови нас, Господь, чтобы мы могли помощниками быть, Господь. Ese on pastor. Jā, tas, viņam nebija viegli, tāpēc, ka viņa dzimtā valoda nav latviešu. Jā, un te ir arī viena meitene, kas ir no Argentīnas. Viņai tas nevisai viegli. Viņa centās tā kā. Ja kāds vārds varbūt nebūs tīri latviski, tad jūs piedosiet, jā? Labi? Ok. Tā ir tehnisks aizkavēšanās bišķi. Tā jau visos teātros. Kamēr mobilos telefons izslēgs, ne? Jā. Šodien ir forša diena. Man patīk, kad līs lietus. Man nepatīk lietus. Nepatīk? Kāpēc? Ja nelītu, būtu labāk. Vispār nelītu? Jā. Aši! Redzi, lietus sākā līt, un tāpēc es saslimu. Bet ļoti Dievs rādīja. Aši! Es nesaprotu, kāpēc Dievs rādīja lietu. Tu nesaprati, kas būs ar zemi, ja nelīs lietus? Visiem būs lāgi, būs saule, un visiem būs silti. Jā, vienas vidus saule, kas būs ar kokiem, ar zāli, tie būs ļoti karsti. Varbūt tev ir taisnība. Bet sāslimi slāni tu tikai tāpēc, ka dzeri augstu pienu vakarā. Aši! Redzi, tu esi pats vainīgs, kā esi slims. Bet zini ko? Dievs ir arī tās radītājs, un viņš var darīt tā, lai tev kļūtu labāk. Super! Aši! Bet kā viņš to izdarīs? Mēs ar tevi palūksim par to, lai tu izveseļojies, un pēc tam iesim pie manis. Ciemus un iedzersim karstu teju. Laba doma! Dievs, palīdzi manam draugam izveseļoties, un paldies tev par lietu. Amen! Sveiks! Sveiks. Ko tu te staigā, kāpēc neesi mājās? Es aizbadinu māju. Ak, vai, kāpēc? Es izsitu logu, kad spēlu bumbu. Laikam tētis man vairs nemīlis. Nē, tev jāiet pie tēta un godīgi jāsaka viņam, kad tu izsiti logu un jāpaprasa piedošanu. Tu tā domā? Jā, tāpēc, ka mūsu debes tēvs vienmēr mums piedod, kad mēs prasam piedošanu. Tiešām? Un tad man jāprasa piedošanu arī Dievam, tāpēc, ka viņš ir man debes tēvs. Pareizi. Paldies tev par to, ka iztestīji man par to. Es tagad iešu mājās un visu pateikšu tētim. Atā. Atā. Tas bija šie bērni, kas mācās Bībeles skolu. Atcerieties, mēs jums stāstījām par Bībeles skolu, jā? Un šie tie bērni, kas tur mācās, un mums visādi dažādi pulciņi. Un tur mēs caur šo izrādi, jā? Tomēr, kā mēs arī ar jums daudz esam runājuši, jā? Ka Dievs daudz ko piedod, visu viņš piedod pareizi. Jā. Mēs varam nākt kurā brīdī, prasīt viņu piedošanu, vai ne? Jā? Ir tā. Tāpat mēs runājam, ka kas visu ir radījis? Ko? Jā, pirmā šī izrādība bija, jā? Ka Dievs visu ir radījis, ka arī lietu viņš ir radījis. Jā? Un vēl, cik es dzirdēju, jā, ka bērniem dziesmi, jā? Ir, jā? Tad viņi grib nodziedāt arī dziesmiņu. Bet kā? No, kur ir?
Te ir vārdi, un varbūt viņi jums arī jāpaņem, lai jūs būtu vieglāk dziedāt kopā ar bērniem. Laurija. Tās ir tās pašas vecās. Vecās. Mums ir kas jauns nav. Tas nekas. Jā, tur būs jauna. Vēl mums ir... Kur tu noliki? Jā. Rīgam pazūd. Es jums teicu, atvedīšu citās te. Jā, 101 bībeles stāsts. Bet jums jālas tas. Мы то же самое в библейской школе. To pat mēs arī stāstījām Bībeles skolā. Пока ребята там готовят что-то, София, иди возьми. Nu, там kamēr тебе viņi слышно. tur gatavo, Они еще сюрприз вам приготовили. viņiem pārsteigumu sagatavojuši. Они готовились. Viņi gatavojās, lai brauktu šeit. То есть в школе, когда мы приходим в церковь, Nu, skolā mēs nākam uz Bībeles skolu, мы учим Библию. mēs mācāmies Мы Bībeli, то же самое поем, как с вами. mēs arī tāpat kā viņi dziedājām. И они еще делают интересные вещи. Un tā viņi vēl visādas interesantas lietas dara. Они занимаются театром, Viņi spēlē teātri, jūs redzējāt, они поют, viņi dzied, они играют. viņi spēlē spēles. И Жанна сегодня нам тоже, мы будем играть вместе, да? Mēs kopā spēlēsim spēli. Они изучают английский, Viņi mācās angļu valodu, и они готовят маленькие сюрпризы. un viņi gatavo tāds mazs pārsteigumiņš. Слышите, они вот уже там делятся. Var dzirdēt, jā, kā viņi tur tā klusām. Хорошо, давайте вспомним. Atcerēsimies, Сколько дней Бог творил землю? cik dienas Dievs radīja zemi. 6. Супер. Ладно. А в какой день Бог сотворил человека? Kurā dienā Dievs radīja cilvēku? Sastāv. О, молодец, мальчишки молодцы. Да, да, malači. Молодцы. Хорошо. Malači. Скажите, пожалуйста, как звали первых людей? Sakiet, kā sauc pirmos cilvēkus? О, молодцы, jūs супер. Как звали человека, Kā sauc cilvēku, который был очень послушным? kas bija ļoti paklausīgs. И Бог сказал ему строить Un Dievs viņam lika celt, большой-большой корабль. Как Белый корабль куль. назывался? un kā to kuģi sauc? Ной, да. А корабль как назывался? Viņš jau teica, Шкафчик. Šķirsts, Да, jā. да. Labi. Labi. Готовы? Готовы? И вот ребята вам приготовили сейчас еще Viņam ir сюрприз. sagatavojuši maz pārsteigumu. Ну, Es arī gribu. Viņi to izdarīja. Jā. ну дай, Марина. Tu skaži, Andri, Viņi šitās visas tās kartiņas, viņi paši taisīja ar savām rociņām. Tas viss nav. Jā. Viņi tur paši, nodarbības, ka viņi paši veido visu kaut ko. To nav ne skolotāji, bet tie tieši bērni veidojuši paši. Tā kā, tā. Tā es domāju, ka vienalga mēs esam pelnījuši viņu dziesmu, ja jūs nodziedāt. Dzied to pašu ar veco, ko jūs darīsiet. Jums labi sanāk. Tad, kad jūs dziedat, jūs iedrošināt mūs. Ja Bartūrs ar Agru dziedās, ko? Puiši apspredīs. Tagad es sapūlu. Var jau dziedāt arī kādu citu, kas nav padīja, arī, bet tik mākau. Jā, jā. O, Jūs ar citas dziesmas māk. Nu, jā. Jums ir baigi foršā dziesmas. Es te vienmēr visiem stāstu, ka jūs baigi labi dziedat smuki. Būs. Brāl, tu dziedāt? Arī nav laika vairāk. Viņam nav laika, viņš ir vērts. Присядьте туда вот. Jā, iet ciet. Iesuk tagad brīvas vietas, cik. Они будут сейчас петь. Прыгать, танцевать. Ликовать. Jā, spēle ir pareizi. Mums tik labi un tik patikami būt kopā ar jums, un mēs redzam jūs, bet ir viena lieta, ja? Jums iepatikās, kā viņi tur spēlēs un dziedāja, bet jūs visi zinat, kā viņus sauc?
А вы знаете, как зовут друзей наших, которые мы приехали? Вы не знаете? Neviens nezina pa vārdam. Mēs tagad pastāvēsim vienu spēli, un tā būs iespēja mums tuvāk iepazīstināties, ja? Uzzināt vārdu, kā sauc vienu, otru, trešu, un mums tik daudz. Tikai priekš tam mums vajag izdarīt vienu lietu. Mums vajag samaisīties, ja? Sajautas vietām. Tu nāc pie manis. Jā. Samainīties vietām tā, lai nav... Vietam varbūt jūs... Tā, lai nav blakus. Jūsu var kaut ko... Uztais čišmīš. Jā, tā, pie lūks. Čišmīš ar rozīniem. Mums ir viens zaķis, ja? Un lai jums visiem būtu vieta, ja? Visi mēs te esam, ja? Labi. Un tagad, priekš tam, lai mums labāk iznāc visi, ja? Mums vajag tagad nosaukt katrs nosauc savu vārdu. Tik skaļi, skaisti un sapratnami, lai visi dzird un saprат, ja? Kā jūs sauc. Нам надо назвать имена. Каждый по очереди назовет имена, как нас зовут громко, красиво. Bet citiem vajag to atcerēties, jā? Labi? Jā, mums te ļoti daudz, un tā būs grūti, bet tā ir spēle tāda, jā. Nu, давайте, pēc kārta mēs sāksim, jā? Nu, no manis. Mani sauc Žanna. Labi? Mani sauc Laura. Laura, jā? Mani sauc Sintija. Sintija. Mani sauc Skaidrīte. Skaidrīte. Меня зовут Саша. Vai latviski? Mani sauc Saša. Saša. Mani sauc Dāvids. Davids. Mani sauc Artūrs. Arturs. Mani sauc Krists. Krists. Mani sauc Agris. Mani sauc Nadja. Mani sauc Nadīna. Tā, lai jūs atcerēs, Nadja un Nadīna. Nadīna, jā? Mani sauc Kira. Mani sauc Sofija. Labi. Mani sauc Valērija. Valērija. Mani sauc Andrejs. Mani sauc Andis. Nu? Mani sauc Romans. Mani sauc Natālija. Jā, labi. Un jūs visus zapomņat? Atcerieties? Nē. Nu labi, tad spēlēsim tā. Kam es šo skaisto zaķi metušu, jums to noķer, un pēc tam nosaukt tādu, kurš stāv blakus. No kreisa puse. Nu, jāpasaka blakus vārds, kā sauc. Kā viņš stāv. Un pēc tam, kad jūs nosaucat, tad jūs jāmet to zaķi kaut kam citam cilvēkam. Jā, labi? Nu, sāksim? Nē. Jā. Nē. Tu baidies? Nadja. Labi, tad sāksim. Nu, ķert. Nadja Krists. Jā, labi. Andrejs Romāns. Aha. Sintija. Un? Sāša. Aha. Nu, kā tā? Sofija. Andrejs. Mācis. Tālāk. Sintija Žana. Žanna, jā, labi. Un māsiņa palika pa vidu. Nadja Kira. Labi. Sintija. Saša. Jā, un tagad mums jāsamainīties ar vietām. Samainīties ar vietām. Jā, no sākumā sāksim. Savādāk, viņš tik man vārdu zina. Nu jā, nu nostājās, kurš vien otru pazina. Aha, тебе повезло. Romans. Labi. Apstāvē, pļāpa. Sofija. Jā, malacis. Kam? Te atkal tev. Laura. Jā, vošitam. Laura. Nē. Valērija un Sintija Žana. Aha. Neguļ. Natāša Krists. Krists, jā? O, malači. Māsiņa?
Maz. Laura un Arturs, ja? Sofija un Saša. Tā. Santu Laura. Saša un Sinti. Nu, visus jau zinat, jā? Nu, tagad Daša atkal, un Roma. samaināmies. Pēdējo reizi mēs Vai mainīties vietām? Maināmies ar vietām, tagad pēdējo reizi, jā? Он не поменялся. Вот там мы остановились, вот там иди к девочкам. Лаура, где Лаура и Синтия. Синтия, jā? Nu, pēdējā reize mēs mēģināsim, jā? Tā, nu. Andrejs Un? Natālija. Jā, malacis. Arturs. Un? Saša. Sāša, jā, labi. David un Andrejs. Labi. Liek man. Skaidrīt un Krist. Jā. Sintija un Nāķa. Tā, jā, reizi. Tā. Valērija un David. Nu, man paveicas. Jā, jā, jā. Andris un Laura. Sofija un Aģa. Nu, visus jūs zinat, jā? Nu, mazliet iepazīstināmies tā, jā? Nu, labi. Un tagad jūs varat apsēsties un vēl vienu spēli paspēlēsim, jā? Tā. Domāties. Iedomāties vienu vārdu, vienu kaut kādu, kādu jūs gribat. Varbūt tā būs torte, varbūt tas vārds Priekšmetu. Priekšmetu. Tas atbild uz jautājumu, kas. Ja? Ja? Un jums nevienam nedrīkst to teikt, to vārdu. Jums tikai viņu tur sava galva. Ja? Un domāt tikai par to vārdu. Un kad es... Jā, можно животные, vai vārds dzīvniekus, vai putnus, vai kaut kādus priekšmetus, vai kokus, vai vēl kaut kas, ko jums patika, ko nepatika. Vienalga, jā. Tā, nu tagad es jums iedošu laiku, un jūs izdomājat to vārdu, un nevienam neteicat to, jā? Tā, es skaitu līdz 500, jā? Jums jāizdomā to vārdu. 1, 2, 3, 4, 5. Visi izdomāja? Jā? Visiem ir vārds, jā? Labi. Un tagad es katram no jums uzdošu jautājumu. Bet jums galva tikai tas vārds, kuru jūs izdomājat. Un jums jāatbildiet uz to jautājumu. Vajag nosaukt tikai to vārdu, bet neko citu. Jūs sapratat? Visu laiku to jāatbild. Tikai to vārdu, kuru jūs izdomājat. Ja? Es uzdošu jautājumu un... Tev jāatbild ar to vārdu tikai. Jā, tikai ar to vārdu. Nu, bet mēs klausāmies, kā mums iznāc. Ja? Mēs uzzināsim kaut ko interesantu par viens par otru. Ja? Labi? Tad sāksim. Ja? Kā tevi sauc? Ujapa. Kas tas ir? Kas tas ir? Koks, jā, Ištava. Kā tevi sauc, jā? Labi. Labi. Cik tev ir gadi? Lauva. Lauva, jā. Tu jau tā kā lauva, jā, vec. Labi. Kas tev garšo? Suns. Jā. Jums ir mājās suņi? Jā, viens maz. Vēl ir, jā? Nu, ja viņai būs izsaukus, tad varat iet viņai izgatavot. Ar ko tu sēdi viena sola skolā? Krēsls. Ar krēslu? Kopā ar tevi, ko krēsls, jā, nu tā. Ļoti līdzīgi patiesība, jā. Tā, kā sauc tavu draugu? Dievs. Wow, labi. Jā, tā ir, viņš ir mūsu draugs visiem, ne tikai tev. Mēs visi varam tā atbildēt uz to jautājumu. Labi, cik cilvēku tava ģimene? Rumba. Rumba? Tik daudz? Vesela rumba, jā, labi. Tā, Davids, kā tu gribētu, lai tevi sauktu? Jēzus. Es arī tā gribētu. Labi, vēlēšanā. Labi, Kira, ko tu liec skolas somā?
Sava skola Soma, ko tu? Veselu skolu tur sava Soma, ja? Tā, labi, Safija. Ko tu ēdi pusdienas? Kaķis. Kaķis. Kaķi. Viens suns garšo, otrs kaķis. Jā. Tā, Nadine, ko tu ņem skolā katru dienu? Grāmata. Grāmatas, jā, tā arī līdzīga patiesība, jā. Labi, Saša. Ko tu gribētu saņemt dzimšanas dienā? Tīdzeris. Tīdzeris. Как послышал? Isto? Dzīvo? Jā. Nu, tad tev vajag atsevišķu māju, jā, lai tu tur dzīvotu ar savu tīģeri. Labi. Un Nadja, ko tu gribi uzdavināt draugam dzimšanas dienā? Ābolu. No, tikai vienu apolu. Nē, tā būs labs. Labi. Jūs arī spēlējat? Nē. Liera, Valērija. Kas ir tava kabata? Trusis. Trusis? Nu, neparādīsi mums. Tās, Natāļa. Ko tu velc mugurā, kad ej uz skolu? Ragus. Рога. Lai напугать. Natālija strādā skola, viņa ir skolotāja. Un viņai jāņem skola ragus, lai visi mācekļi viņi baidījās un bija pārklausīgi viņai. Nu, jūs arī spēlēties? Nu, davai. Andim jautājums. Kas aug tavā dārzā? Nē, tomēr. Tupelis. Kas ir tupelis? Tufļi. Kurpes. Uz kokiem, jā? Uz zāļiem. Man ir Ja kādu kurpes pietrūks, tad pie Anda jāvēršās, jā? Tas koks auga kurpes. Labi. Nu, interesanti. Mēs tagad zinām par jums vēl kaut kas. Nu, varbūt... Kaut ko, jā. Varbūt jūs arī gribat uzdot jautājumus savam draugam, kaut kādi jautājumi jums varbūt ir. Negribat pamēģināt? Mēs Sabijušies vēl ir. Ir varbūt kaut kāds, kurš grib pamēģināt uzdot jautājumus tādus šitas vai kaut kādus citus, bet mēs izdomājam citus vārdus. Tu gribi? Jā, vai? Nu, vēlreiz pamēģināsim, jā? Izdomājam citu vārdu, jā, tagad? Tā, līdz 5. Ai, 1, 2, 3, 4, 5. Pēc kārtas? Vai otrādi? Nu, varbūt tu... Tu spēlē? Nē, spēlē. Viņš baidas, kā mēs uzzināsim kaut ko slept. Natāša, cik ir tavs augums? Pulkstenis. Valērija. Kas tev vislabāk patīk? Tētis. Tētis? Labs. Oi. Naņģi, pasaki man, ko tu vislabāk ēdi pusdienās? Galdu. Galdu? Un cik tu vēdama nepieties? Uzasināt zobus vajag arī, tu neko nesaproti. Saša. Ar ko tu šodien gribi iet pastaigāties? Sofija, tas ir tavs mīļākais draugs. Gaidīta, ko tu gribi braukt kopā ceļojumā? Ar lēnu. Tev bija vārds? Sinti.
Ja tev būtu jāspēlē futbols, ko tu likt vārtos? Siksni. Siksni likt vārtos? Laura, tev ir iespēja iet uz slidot. Ko tu ilgs kājā? Mās. Vēl vajag māsiņu. Agris. Tev jāmazgā grīda, ko tu mazgāsi? Ar ko? Ar panku. Ar panku? Pankam. Šitās, jā? Jā. Frizūru, jā? Žāna arī spēlē? Nu jā, labi. Ja jautājums nebūs tik grūts. Žāna. Kas tev stāv blakus? Balta šokolāde. Balta šokolāde. Tu arī spēlē? Tā, Romāna. Ko tu atstāji mašīnā? Sunitis. Sunitis? Es esmu vienam tīri, tu esmu sunitis. Nosižīka. Nu. Padarīšu. Nu, viss? Jā, nu tad mēs visi zinām viens par otru, jā. Nu, nenogurus. Nenoguro? Pavīt? Ne? Neapnik? Vēl vienu spēli spēlēsim pēdējo. Mēģināsim. Nu tad priekš nākošais spēle mums vajag viens drosmīgs. Kurš izies no istabas? Jā, viens drosmīgs, kuram ir ļoti uzmanīgs cilvēks. Jā, tu. Jā, tu iznāc no istabas, un pēc tam, kad tu atnāci, jā, tev būs tāds uzdevums. Mums jāklausīt visiem, tāpēc, ka nākošais ies kaut kāds no mums, jā. Viņš iznāc no istabas, bet mēs starp sevis, jā? Starp sevi izvēlēsim vienu cilvēku, kurš rādā kaut kādas kustības. Un mēs atkārtosim aiz viņam, jā? Jā. Un tev būs tāds uzdevums, kad tu atnāc pie mums, mēs visi darīsim kaut ko, jā? Un tev jāatminēt, kurš рада шесть кустыбас на мумс. Тебе надо будет угадать. Мы будем делать движение, но один человек... Нет, одно движение мы будем все делать, но один из нас кто-то показывает, да, и все будет повторяют. показывать, а мы за ним будем повторять. И тебе надо будет угадать, кто показывает это движение, кто из нас показывает это движение, кто ведет, да. Jūs saprotat visi, jā? Jūs visi saprotat, jā? Viens no mums rādīs kustību.